Lodziņš uz Latviju! Te nu mēs esam skolotājas Santas dzimtajā pusē Cēsīs. Es esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziemu. Tie jācilda, tiem jāpalīdz, tie visi. Šis te laika vecis, kā cēsinieki viņu mēdz dēvēt, ir viens no cēsu simboliem, jo viņš tur arī laternu un atslēgu, kas bieži vien tiek attēloti kā cēsu simboli. Es esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziemu. Tie jācilda, tiem jāpalīdz, tie visi kā bērniņi jāņem līdz. Na, 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 na. Na, 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 na. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Na, 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 na. Na, 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 na. Interesants fakts, ka Cēsis ir ļoti augstu virs jūras līmeņa, jo tur, kur šai Svētai Jāņa baznīcai ir pamati, tur Rīgā Svētai Pētera baznīcai ir pats Gailīts augšgals. Na, 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 na. Tagad jau esam cilvēki mēs, un katram ir līdzi kāds akmens vēsts, ko atsildīt, kam jāpalīdz. Tos visus kā bērniņus ņēmu es līdz. Na, 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 na. Cēsis ir ļoti sena pilsēta. Tā tika dibināta 5 gadus pēc Rīgas. Tā ir sena, tradīcijām, vērtībām un dažādām leģendām bagāta pilsēta. Un jūs noteikti no Garazara literatūras un vēstures stundām atcerieties, ka tieši Cēsīs radās leģenda par mūsu valsts karogu. Un ja nu gadījumā jūs nezināt, par ko es runāju, jums ir uzdevums, mīļie skatītāji. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Čau visiem! Man ir milzīgs prieks, ka Lodziņš uz Latviju ir ieradies pie manis, manā dzimtajā pilsētā Cēsīs. Noteikti iesaku visiem šeit atbraukt, kad vien ir iespēja, un labprāt arī padalīšos ar padomiem, kur, kā, kad, cikos, labāko un kā apskatīt un darīt. Un gribu atgādināt, ka savu sirds lodziņu uz Cēsīm vienmēr turiet atvērtu. Lakstīgā naktī.
Reku riktīgs cilvēks.